Ar nedēļas ziņu apkopojumu pasaulē Latvijā Latgalē Alise Plus studijā Juris Saukāns. Pasaules uzmanība šonedēļ joprojām pievērsta Izraēlas un Gazas sektora norisēm. Otradien Izraēlas karavīriem Gazas joslā bija sīvas kaujas ar Hamās kaujiniekiem. Gazas joslas veselības ministrija ziņoja, ka Džabalijas nometnes bombardēšanā nogalināti vairāk nekā 50 un ievainoti 150 cilvēku. Bolīvijas valdība pārtrauca diplomātiskās attiecības ar Izraēlu, apsūdzot to noziegumos pret cilvēci un aicinot izbeigt militāro ofensīvu. Bahreina un Jordānija atsaukušas savus vēstniekus no Izraēlas. Ceturtdien Izraēlas armija paziņoja, ka ir aplenkusi Gazas pilsētu. 7 apvienoto nāciju organizācijas pilnvarotie cilvēktiesību eksperti paziņojuši, ka viņu prāta civiliedzīvotājiem Gazas joslā draud nopietnas genocīda risks un ka beidzas laiks, lai to novērstu. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāra Antoniju Guterreša preses sekretārs Stefans Dužārīks iebilda, ka genocīda faktu var konstatēt tikai attiecīga ANO tiesu iestāde. Republikāņu vadītā pārstāvju palāta pieņēma likumprojektu par palīdzību Izraēlai 14 miljārdu ASV dolāru apmērā, pretēji ASV prezidenta Džo Baidena prasībai, neiekļaujot tajā jaunu finansējumu Ukrainai un citām prioritātēm. Likumprojektu atbalstīja gandrīz visi republikāņi, kā arī daži demokrāti. 41% amerikāņu uzskata, ka Amerikas Savienotās valstis dara pārāk daudz Ukrainas atbalstīšanai. Par to liecina ASV Socioloģisko pētījumu institūta Gallup veiktā aptauja. Jūnijā šāds viedoklis bija 29% aptaujāto. Attiecīgi sarucis līdz 25% to amerikāņu skaits, kas uzskata, ka ASV nepietiekami atbalsta Ukrainu cīņā pret Krievijas agresiju. Pērn šāds viedoklis bija 38% aptaujāto. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs žurnālā The Economist publicētā rakstā norādīja, ka tagad karš ar Krieviju pāriet jaunā posmā, kļūstot par pozicionālo karu kā Pirmais pasaules karš, pretstatā manevru karam, kas paredz kustību un ātrumu. Pēc viņa teiktā, tas ir izdevīgi Krievijai, ļaujot tai atjaunot savu militāro spēku, kas galu galā apdraudēs Ukrainas bruņotos spēkus un pašu valsti. Lai izkļūtu no šāda veida kara, Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir nepieciešamas militārās spējas un tehnoloģijas, vissvarīgākie no tām ir gaisa spēki, uzsvēra Zalužnijs. Savukārt ietekmīgajā žurnālā Time publicētais Saimona Šustera raksts ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska citātu "Neviens netic mūsu uzvarai kā es" virsrakstā diezgan nesaudzīgi iezīmē amatpersonu un varai pietuvināto uzņēmēju korupciju un mantrausību kā nopietnu iekšējo Ukrainas problēmu, kura perspektīvā var draudēt ar militārā un finansiālā atbalsta samazināšanos šai valstī. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kas pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību, no finanšu ministra Jaunās vienotības Arvila Ašerādena saņēma 2024. gada valsts budžeta projektu. Finanšu ministrs akcentēja, ka valdība ir turējusi vārdu, piešķirot līdzekļus arī valsts drošībai, kas ir fundamentāla prioritāte, un, protams, ilgspējīgai izaugsmei veselībā un izglītībā. Parlaments budžetu skatīšot pēc iespējas agrāk, un 9. novembrī iecerēts lemt par tā nodošanu skatīšanai komisijai. Šonedēļ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa parakstīja rīkojumu par Reizeknes mēra Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu par būtiskiem un sistemātiskiem pārkāpumiem, vadot domes darbu un atbildot par pašvaldības budžeta izpildes procesu organizāciju un vadību. Bartaševičs savu atstādināšanu no amata vērtē kā lielas politiskas kampaņas daļu, kas vērsta pret Reizeknes pašvaldību un viņu personīgi. Mēneša laikā viņš solas sagatavot un iesniegt sūdzību. Lai tiesa lemj, cik tiesisks bija rīkojums par atstādināšanu, sacīja Bartaševičs. Šonedēļ paredzētā Reizeknes pilsētas domes sēde tika atcelta, jo uz to ieradās tikai 6 deputāti. Sēde pārcelta uz 10. novembri 10:00. Iestājoties vēsākam laikam, Daugavpils pilsētas pašvaldības policija pastiprināti apseko vietas, kur mēdz uzturēties bezpajumtnieki, kā arī informē bez naktsmītnes esošus cilvēkus par iespējām saņemt sociālo palīdzību, vajadzības gadījumā arī nogādājot viņus nakts patversmē. Reidu laikā pašvaldības policijas darbiniekiem lielākoties nākas saskarties ar bezpajumtniekiem un ierēbušiem cilvēkiem, taču gadās arī situācijas, kad palīdzība nepieciešama kādam, kas palicis bez naktsmītnes citu iemeslu dēļ. Alkohola reibumā esošus cilvēkus pašvaldības policija nogādā detoksikācijas palātā, pārējos nakts patversmē Šaurajā ielā 23. Studijā bija Juris Saukāns. Par nedēļas ziņu pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Radio.